Daugavpils Universitāte. Artūrs Škuta. Protams, ir grūti salīdzināt tos laikus, kad es te mācījos kā students. Mana pamatizglītība ir bioloģijas un ķīmijas skolotājs. Zinātniskā bāze ir attīstījusies ļoti ievērojami. Mūsu rīcībā ir daudz unikālas tehnikas. Mums parādījās laba sadarbība ar ārzemju kolēģiem. Mēs to aktīvi izmantojam dažādos kopīgos projektos. Iespējas ir izaugušas kardināli. Mēs strādājam pie daudzu reto un aizsargājamo sugu aizsardzības plāniem. Pašlaik mēs ļoti aktīvi esam iesaistīti starptautiskā projektā, kas ir veltīts Eiropas purva bruņurupucim. Interesanti ir iedomāties to, kā viņi šeit dzīvoja stipri agrāk, jo faktiski purva bruņurupucis ir, izmirušo dinozauru līdzgaitnieks. Homo sapiens vēl nebija, bet bruņurupuči jau bija. Ir ļoti svarīgi, lai lekcijā students uzzinātu kaut ko tādu interesantu par kaut kādām globālām problēmām. Ne visi ir tādi, kas gatavi doties purvā un lekt ezerā. Dažus atkal interesē šīs laboratorijas lietas, šīs precīzās tehnoloģijas, precīzie instrumenti, kur mēs varam izzināt un kaut kādus, dzīvības un nāves noslēpumus.